Pasaki man, no kurienes viņš nāk beidzot, es zināšu, kurp dodos. Mamma saka, ka, ja pietiekami cītīgi meklēji, tu vienmēr to atrodi. Viņa saka, ka viņš nekad nav tālu, ka viņš bieži dodas strādāt. Mamma saka, strādāt ir labi, daudz labāk nekā atrasties sliktā kompānijā. Vai ne tā? Kur ir tavs tētis? Saki man, kur ir tavs tētis? Pat nerunājot ar viņu, viņš zina, kas par vainu, ak, dārgais tēti. Saki man, kur tu slēpies, man laiks Saskaitīju pirkstus vismaz 1000 reižu. Hei, kur tu esi tēt, kur tu esi tēt, kur tu esi tēt, kur tu esi, kur tu esi, kur tēt, kur tu esi 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 tēt, kur tu esi, kur tu esi, kur pautais, kur tu esi. Ha, 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 ha. Kas, ticiet vai nē, pienāks diena, kad mēs vairs neticēsim. Agrāk vai vēlāk mēs visi būsim tevi, un no vienas dienas uz otru mēs pazudīsim. Vai mēs būsim zināmi, vai mēs būsim apbrīnojami, priekšteči vai ģēni. Pastāstiet mums, kurš dzemdē bez atbildīgos. Hei, pasakiet mums, kurš redzēt, visi zina, kā rodas bērni, bet neviens nezina, kā rodas tēvi. Kungam visu zinošajam tas noteikti ir bijis mantojumā vai ne? Vai jums tas ir jāizsūc no īkšķa vai kā? Pastāstiet mums, kur tas ir paslēpts, mums noteikti ir vismaz 1000 reižu. Apēdiet mūsu pirkstus reižu, apēdiet mūsu pirkstus. Hei, papaudai, kur tu esi, papaudai, kur tu esi, kur tu esi, kur paudai, kur tu esi, kur tu esi, kur paudai, papaudai, papaudai, kur tu esi, kur tu esi, kur paudai. Kur tu esi, kur tu esi, kur paudai, kur tu esi.